Nostāsti par Bārbeli vēstīja, ka Bārbeles nosaukums varējis rasties ar svētās Bārbalas, kazu un aitu aizgādnes vārdu, kuras attēls ir bijis novietots ceļu krustojumā. Bārbeles meži esot bijuši bagāti ar bārbeļu krūmiem, un tie labi garšojuši kazām un aitām. Šodien vietās, kur tās nav tikušas klāt, kuplo lepni bārbeļu krūmi, taču lielākā daļa šo krūmu ir izēsti. Tādēļ es jūs lūdzu, saudzējiet to, kas vēl palicis. Bārbeliņ, vai tad ir tik traki? Nu kā tad nav? Paskaties apkārt, vai tad to var saukt par Bārbeli? Centrā viens krūms, vai tad te nav jāsāk uztraukties? Nē, nav nemaz viens. Paskaties, tur zem eglītēm, tur ir vairāki. Un vispār mēs mūsu pagastā pēdējā gada laikā esam iztīrījuši visu centru no krūmiem, visas ceļmalas no krūmiem, lai ir kur dancot.
Lec un lec. Lec un lec, par veselību nav jādomā. Bārbaliņ, kas tā tāda? Nu, nezinu gan, kad es te stāvēju. Viņa par veselību te noteikti nerunāja. Viņa būs bijusi kaut kad vēlāk, kad cilvēki vairāk slimoja. Protams, ka vēlāk. Vai tad neizskatās, ka esmu stipri jaunāka? Tajos laikos neviens neslimoja. Vismaz Bārbeles apkaimē nē, jo tālajā 1651. gadā hercogs Jēkabs lika pamatus pirmajai dziedniecības iestādē Latvijā. Nu, citur jau, protams, slimoja, bet Rīgas dakteris Teofīls Grāfs, pētot mūsu dziedniecības avotu, atrada tur tādas brīnum lietas. Nevar būt. Jā, Un kas tad bija? Ūdens šļācās cilvēka augumā un tik strauji ietecēja Iecavas upē, kur ietek varēja celt dzirnavas. Un tad tik sākās. Šurp sāka braukt no malu malām šķībi greizi un mājās brauca dziedādami, jo viņiem vairs nekas nesāpēja. Saki, Dace, vai Bārbelē visi veseli? Protams, ka veseli, vai tad tie izskatās pēc slimiem? Kur te jūs to veselību dabūniet, ja jums vairs nav dziednīcas? Mums nevajag dziednīcu, mēs ejam pirtī. Mītunēm dod. Paņemiet tālāk. Sāp katru dienu kauli, oj, vairs nevar ciest. Ja nelidārī zāli.